Sveiks, Lauri! Sveiks! Nāk pie tevis pēc padoma. Kaimiņš ir uzbūvējis māju un apšuvis ar dēļiem. Vēlas viņu nokrāsot ar sadošo krāsu. Es pats to neesmu darījis, tādēļ lūdzu dod padomus, kā to būtu pareizi izdarīt. Lieliski! Ja māja ir uzbūvēta no svaigiem dēļiem un dēļi nav ilgstoši atradušies klimata ietekmē, tad tas viss būs diezgan vienkārši. Sākam ar virsmas apstrādi. Kas ir nepieciešams visus šos dēlīšus nomazgāt, lai būtu tīrs un skaists. Ja gadījumā kaut kur redzami pelējumi vai zelējumi vietas, tās noteikti ir jāapstrādā ar homeopoesto līdzekli, jo homeopoesto līdzeklis satur pretpelējumu piedevas, kas attiecīgi šo sēnīti nedaudz apstrādinās un nedaudz izplasties. Tam mēs varam izmantot dažādas neilona sukas, ar kurām berst divroču birstas un tam līdzīgi. Ja nepieciešams paberst kādu no pelējuma vietām, varam izmantot terešu birstīti, kas ir ļoti, ļoti cietāka paberžot. Tad, kad tas viss mums ir izdarīts, mums ir nepieciešams koksni piesūcināt ar impregnantu vai arī ar pirmsapstrādes eļļu, kas mūsu pusē būs valtība primers. Piesūcinām tukšo šķiedru, lai nebūtu kur mitrumam izplasties tālāk pa koksni. Skaidrs, virsma ir sagatavota, ko darīt tālāk?